Manuprāt, nepastāv viens ideālais deputāta kandidāts, tāpat kā nepastāv viena ideālā mūzikas grupa. Cilvēkiem ir dažādas vērtības un dažādas intereses. Ir cilvēki, kuriem nepieciešams tēvišķs vadonis, kas atrisinās visas viņa problēmas, un, manuprāt, tas ir ļoti bīstami. Es no katra deputāta sagaidu spēju skaidri paust un pamatot savu viedokli. Un pats svarīgākā spēja, manuprāt, ir spēja atzīt savas kļūdas, jo kļūdīties ir cilvēciski. Deputātiem vajadzētu kļūt mazliet cilvēciskākiem. Mēs nedrīkstam iekrist uz populistiskiem saukļiem un kādas personas harizmu, jo mēs nedrīkstam deleģēt atbildību par savu dzīvi kādam šķietamam vadonim. Jāpatur prātā, ka neviens vadonis neatrisinās visas mūsu problēmas un nekas nemainīsies, ja mēs nesāksim paši ar sevi. Un deputātiem jau sevišķi nevajadzētu censties izpatikt visiem. Pūst katru stabulē tikai, lai mēģinātu paplašināt savu elektorātu, kuru pēc vēlēšanām tāpat pievils. Mēs, vēlētāji, es domāju, mēs neesam dumi, un tāpēc nevajag solīt piena upes un medus kūkas, ja ir saprotams, ka pašreizējā situācijā tas nav iespējams. Partijām vajadzētu sev pozicionēt godīgi un spēt pateikt, ja jūs esat bagāts uzņēmējs, kas mēdz apiet likumus vai izlabēt sev par labu, un ja neuzskatāt par vajadzību palīdzēt mazāk nodrošinātiem sabiedrības locekļiem, balsojiet par mūsu partiju, balsojiet kvadrātā. Un es uzskatu, ka deputātiem un partijām nevajadzētu slēpt savas iekšējās nesaskaņas un iekšējos konfliktus. Nevajadzētu slēpt atšķirības. Nevajadzētu tiekties uz traustu vienotību, mēģinot noslēgt to katlu, kas iespējams vārās iekšienē, jo tas mēdz uzsprāgt visnepiemērotākajos brīžos. Iekšējās ķildes, manuprāt, nav vājības pazīme, tieši otrādi. Tās norāda uz partijas spēku, kas ļauj palikt kopā pat tad, ja ir nesaskaņas atsevišķos jautājumos. Ja šai izvēlei tiktu veltīts kaut viens vakars, bet tiešām veltīts no visas sirds, tiktu izvērtēt visi par un pret, un šajā vakarā pat izslēgt televizoru, kuros ir tās reklāmas kampaņas. Es domāju, ka vēlētāji varētu nonākt pie mazliet labāku spriedumu nekā citās skatījumos. Principā ir jāsaprot, ka šī izvēle ir svarīga. Tas nav tik vienkārši kā aiziet, iemest vēlēšanu biļeti un tad aizmirst.